Laimi būt apkārt mūsu podkāstu Dievu futbolu. Es esmu Kristofs. Es esmu Knuts, un šodien mēs esam ieradušies Riga FC Ogre United mačā Ogrē. Un ceram uz tiešām daudz vārtiem rezultātīvu spēli, kā vienmēr. Un, protams, Ogres uzvar. Un kāda tā prognoze? Man, protams, būs tiešām sīvs mačs. Es pat ceru, ka būs daudz vārti, bet par cik Riga FC ir pirms pēdējā vietā šobrīd tabulā, tad, manuprāt, tomēr Ogre vinnēs 3-1. Cik es redzēju, Ogrē tieši iet sliktāk pret sliktām komandām. Tā kā būs ļoti sīvs mačs, kāds 3-2 Ogres labā vai 4-1 Ogres sagraus viņus. Tā kā skatāmies, kas notiks. Redz, kur Ogre United iesildās sīšana pa vārtiem. Ļoti labi sitieni, diezgan precīzi sitieni priekš iesildīšanās. Tieši. Un visi. Nu, fani jau sāks priedzināt trivīnes. Tiešām atmosfēra lieliska. Riga FC tagad ir stūri sitiens. Cerams, ka nekas nesanāks. Bīstams centrējums. Bumbilā pāri vārtiem. Diezgan tālu, kā Eto aizmeta. Ļoti smuki izmests ir. Ogrē ļoti smuks uzbrukums. Ogrē prāta vārtus ir. Haralds Silagāja līdz guva vārtus Ogres labā. Laikam tagad viņš ir rezultātīvākais Ogres spēlētājs. Man liekas, jā, viņam jau ir, ja nemaldos, 8 vai pat vairāk vārti šajā sezonā. 15. minūtē rezultāts kļūst 1-0. Ogre United labā. Vārtus kļūst numur 9. Haralds Silagājs. Vēl viens stūrs iesviest Riga FC. Labi, bet Rīgai vēl ir iespēja, diemžēl. Endijs pāri vārdiem pārlido. Tur bija jābūt sodām, bet tiesnesis neiedeva. Marks Kalniņš ļoti labi novadījās. Ļoti smuki sārā, bet neizgāja uz galā. Vēl ir iespēja. Diemžēl palāks taps, bet ļoti bīstam. Oga turpina uzbrukt, izveidot tiešām daudz momentus, bet, diemžēl, realizācija nedaudz piehlabo. Pirmais stūris sitiens Ogrei. Pirmais stūris, jā, mačā. Ogrei mačā. Rigai jau divi bijuši. Jā, Rigai pareizi bija.
viss kā Arkliņš pie bumbas. Labi centrējos. Ui. Uzspied, Ogre, uzspied. Igats ir ļoti labi uzbrukuma taisa, ka ļoti smuki saspēlējis. Endijs, jā, Endijs mēs pārkas pāt ar bumbu mierīgi. Silgāls ļoti smuki uzsitā. Ļoti labs sitiens šķērītē, ļoti smuki. Diemžēl neiegāja vārtos. Tiešām labi. Tur Markus Kalniņš grūstajā, viņš pagrūda pretī, un tiesnesis iedod zeltano. Ui. Šities bija ļoti slikts, Vārtsevs knapi noķēra, bet ne. Ew, tur ir sots. Auts pie Ogres vārtiem Rīga FC. Ui, baigi stipri pagrūda. Bet nu pa laimes sots nebija. Ogre iekā ļoti laba situācija. Ui. Kārtējais sitiens Ogrei, bet nu atkal, diemžēl, pieviļ precizitāti. Sākās puslaiks. Re, kur iesildas Ogres maiņa. Tagad ir puslaiks, gan arī beidzies. Un Ogrei ļoti daudz momentu, ļoti daudz sitienu pāri vārtiem. Es domāju, būs vēl rezultatīvāk spēle nekā 1-0 Ogrenēt labu. Jā, tiešām Ogre izveidoja patiešām daudz momentus, bet tiešām daudz sitienu garām pāri vārtiem, arī pa stabu trāpījām. Tā kā cerams, otrajā puslaikā uzlabosies realizācija un būs nevis par štangām un garām, bet tiešām vārtu mērķī būs sitieni. Rīga FC pagājām nav tā vārtu drāmī baigi trāpījuši, jo Endijs vienmēr visu noķer. Jā, būtībā Rīgai tiešām momenti veidojas daudz mazāk, bet stūri sitieni tomēr ir vairāk pie Ogres vārtiem. Jā. Bet, par laimi, ja netiek līdz sitienam. Rīga tos neizmanto, un tas ļoti labi. Jā. Un tad skatāmies, kas notiek tālāk. Skatāmies otro puslaiku un cerams vairākiem vārtiem. Nu, mačs tūlīt atsāksies, spēlētāji ieviedz laukumu. Ļoti laba situācija Ogrei. Ui, bišķiņ par stipru. Nē, ļoti precīzi. Bet mums vēl var sanākt. Tiešām sagad vēlēt centrējums. Un tieši vārds. Vārds normāli fiksē bumbu. Sit iekšā. Un sit iekšā. Vēl ir iespēja. Ui. Bumbu ir labs sitiens, bet tad, diemžēl, atkal garām, jā, bet nu, nekas. Un ļoti laba iespēja. Par stipri. Rīgai FC tāds normāls uzbrukums beidzot ir. Senās nekas nesanāks, bet nu, vienmēr var viss mainīties. Ui. Tas bija smuki nospēlēts. Oi, pārta bumbu. Sitiens. Oi. Rīga FC reāli kaut kā baigi sāk censties otrajā puslaikā daudz uzbrukumu viņam sanāk. Sāk tiešām uzspiest ar vairākiem uzbrukumiem, tādiem mēģinājumiem. Par laimi Ogres aizsardzība ir līmenī. Ogre uzreiz uzsāk pret uzbrukumu. Nu, viņš par daudz vadās, vajadzēja atvērt sev. Stūra sitienu arī labi.
tik tuvu, bet tajā pašā brīdī tik tālu. Un, opā, bumba tika izglābta. Nu, Markus. Ui, Markus par stipru, par augstu. Ei. Ričards Penka atstāja laukumu un Juhnovičs iet uz laukumu. Vārtsaks ļoti labi atsargāja. Ļoti smuki vadās, bet jādod piespēlums tagad ātrāk. Kārkliņš, Kalniņš. Kalniņš, opā. Jamuns noiet, un uz laukumu iet Mārtiņš, Ēriks Vecskāgans. Virsū. Vādījums Mašenko atstāja laukumu, un Daniels Saliņš iet uz tā. Ātrais stūrs sitiens izspēlēts tuvais pie. Ui! Mēģināju šķēvīti un es nezinu, ko pēc tam vēl mēģināju. Jopci, kā viņš vadās, nu man tur pat nav citi vārdi. Tur jābūt zeltnē, tieši tā. Jo pa seju trāpīja Rīgas spēlētājs Silgēriem. Otrais uzsvars kompensācijas laiks 4 minūtes. Saliņš, ui. Tagad ir soda sitiens Ogašs labā. Cerams, kaut kas sanāks. Paldies faniem šodien par atbalstu. Varēju jūs dzirdēt, super prieks, gaidīsim jūs vēl mūsu stadionā. Tātad, kurš bija izšķirošais moments? Noteikti, kad komandas darbība aizsardzībā otrajā puslaikā nebija tāda izšķiroša momenta. Katrs moments mēs nospēlējām ļoti labi, manuprāt. Un, manuprāt, aizsardzības džekiem vispār visai komandai cepurnos. Bija ļoti daudz iespējas. Kuras no tām noteikti bija jārealizē? Es nevaru tagad atcerēties, bija nenormāli daudz, man pašam bija diezgan daudz. Es nerealizēju to, ko varēju realizēt, ko parasti izdaru, bet noteikti, kad ļoti daudz es pat nevarēšu pateikt šobrīd. Un vai jūs realizējāt plānu spēles? Jā, 3 punkti uzvar. Jā. Ja Ventspils zaudē, mēs viņus apzinām. Kā šeit mēs tiksim virslīgā? Mēs neskatāmies uz turnīru tabulu. Godīgi sakot, mums rezultāts ir atkarīgs no mums pašiem, līdz ar ko mēs paši koncentrējamies uz savu rezultātu un cenšamies to dot maksimāli un izpildīt treneru prasības un vispār kluba mērķus šim gadam. Bet virslīgā es noteikti esmu pārliecināts, ka mēs tiksim, lai arī cik grūti tas nebūtu, arī tāds, cik daudz punktus mēs nebūtu tālu no Alberta vai Ventspils, es domāju, ka mēs tiksim tam pāri un viss būs kārtībā. Un kas bija grūtākais spēlēt pret Rīga FC? Tagad noteikti, kad viņi fiziski labi gatava komanda, jauni džeki, pusleģionāri no virslīgas, tāpēc noteikti, kad fiziski. Un varbūt aizsardzības darbībās, kas sākās no priekšas, noteikti tajā mums bija tāds nedaudz problēmas pirmajā puslaikā, bet otrajā puslaikā mēs tikām ar to galā.
treneru korpuss mums deva norādes un ar to tikām galā. Ok, paldies. Šodien arī būs viss. Paldies jums!